Labdien, Vēži! Februāris. Paskatāmies, ko tarot kārtas saka. Vēži tādi pašpietiekami šajā mēnesī, Vēži priecīgi, atvērti, radoši, griboši darīt, iesaistīties, būt klātbūtnē, būt pat prožektoru gaismā, pat uzstāties, pat tāda lielāka aktivitāte nekā citus mēnešus, kas dod pārliecību par saviem spēkiem, pārliecību par fizisku varēšanu, par to, ka es varu izdarīt fiziski vairāk nekā es esmu domājis. Tas var būt izaicinājums pašam sev, kaut kādā veidā pārbaudīt sevi, vai tas ir tādā intelektuālā pārbauda vai fiziskā pārbauda, to atstājiet sev katrā ziņā. Variet arī aiziet kaut kur ir dziesmas, dejas un ģitāra spēlē, ļauties radošajam, jo šī kārts ir ārkārtīgi radoša arī. Ja jau ir tik daudz enerģijas un siltuma iekšā, tad var, un pašpaļāvības, tad var daudz ko paveikt. Paskatāmies, vai to varēs realizēt darbā. Darbā viss ir ļoti tā nopietni. Un to varēs realizēt, to savu pašpietiekamību varēs realizēt. Priesteris bieži vien saka, ka darbā nākas vai nu klausīties gudrus cilvēkus, mācīties no gudrākiem cilvēkiem, celt kvalifikāciju, apmeklēt vietas, kur es iegūstu kaut kādas papildus prasmes, vai arī pašam mācīt, pašam rādīt, demonstrēt, vairāk stāstīt nekā demonstrēt un palīdzēt kādam vai kādiem citiem cilvēkiem saprast lietu būtību, jo priesteris jau runā par lietu būtību, nevis par parastajām sadzīviskajām lietām. Darba sfērā, ja tas ir par biznesu, tad priesteris nereti ļauj mazākām struktūra vienībām saplūst lielākā. Raugiet, kā jūs to varat piemērot pie sava biznesa, tātad mazākas uzņēmumus vai pašnodarbinātos sapludināt kādā lielākā konceptā, kādā arotbiedrībā, partijā, sabiedrībā. Tātad šeit ir tāda kā augstāko spēku aizstāvība šādiem procesiem. Tas varbūt noder kādam vēzītim un attiecības. Attiecības šajā mēnesī tādas ar izvērtēšanas garšu. Pieļauju, ka daudziem vēžiem partneris būs attālināts, tā kā tālāk mazlietiņās, vai tas ir komandējumi, vai tie ir braucieni, vai tās ir kaut kādas ikdienas sadzīviskās lietas, kur partneris ir pa laikam ir tā kā jāgaida, viņš nav tepat blakus. Un tieši šajā laika periodā, kad jūs gaidat kaut vai stundu ilgāk partneri mājā, jums ir iespēja tā kā pārdomāt tieši jūsu attieksmi pret šo procesu, vai es šo cilvēku gaidu, vai man ir svarīgi, ka viņš atgriežas, vai es drīzāk gaidu ārpus, lai viņš tur ilgāk patusējās, kur viņam jābūt, man pašam ir ļoti labi mājās. Šeit mazliet tāda izvērtēšana par to, viens vai divi, vai joprojām ir forši, vai joprojām man ir silti, patīkami kopā ar šo cilvēku. Tā ir tāda uzmanības pievēršanas kārts, es gribētu teikt. Un dažām labām, protams, tas attiecībās var nozīmēt, ka es sāku raudzīties uz kādu citu pusi. Es sāku raudzīties, sāku meklēt kaut ko citu. Un tas ļoti spēcīgi sasaucās ar to jauno attiecību meklējumiem. Šī ir meklējumu kārta, šī ir izvērtēšanas kārts, kas nozīmē, ka jūs esat meklējumos iekšā, un tas ieteikums šeit ir skatieties tālāk. Skatieties aiz tā horizonta, kur jūs meklējat. Pielieciet mērogu vai pielieciet lielāku meklēšanas amplitūdu, tā kā skatieties mazliet tālāk, jums tā kā tas mērogs ir pārāk tūs vai pārāk stingri noteikumi tā partnera atrašanai. Un padoms. Padoms ir
smejieties no sirds, skaļi un priecīgi, jo šī ir fortūna un jums būs iemesls priekam. Nu tālūk, brīnišķīgas kārtas, mīļie vēži, tiekamies atkal!